Labs rīts visiem astroziņu klausītājiem un rīta kafijas baudītājiem. Šodien ir piektdiena, 18. jūlijas, un mēnesis omulīgi gozējas Vērša zīmē. Tas nozīmē, ka visu darīsim lēni, baudpilni un ar kārtīgu brokastu šķīvi. Šodien nekur nesteidzies, jo Vērsis neprasa skrējienu, viņš prasa drošību, komfortu un sajūtu, ka viss notiek laikā. Turklāt kopējai zvaigžņu dejai pievienojas vēl viena īpaša astroloģiskā odziņa. Merkūrs sāk savu slaveno retrogrāda laiku. Jā, tieši tā atkal klāt tas brīdis, kad vislabāk pirms ziņas nosūtīšanas 3 reizes pārlasīt un pārbaudīt, kam tu to īsti sūti. Lai nav tā, ka kāds tavs pikantais jociņš netīšām neaizceļo pie priekšnieka, nevis labākās draudzenes. Saule vēl ar vienu plunčājas pa vēzīti, un tas nozīmē, ka mēs piedevām izjutīsim arī vajadzību pēc fiziskas labsajūtas. Tā ka šodien palēlini soli, vairāk mīļu apskāvienu, apēd kaut ko garšīgu, apsedzies ar mīkstu pledu un nesteidzīgi izbaudi šo dienu. Kā aromātisku, svaigi maltu kafiju, kas garšo pēc zvaigznēm, nesteidzīgi un ar baudu, ar smaidu uz lūpām. Lai visa tava diena garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.